Kā pagāja šī spēle? Mūsu stratēģija. Jā. Visi grib vienmēr uzvarēt, kā pirmo vietā. Mums ir mēģis dabūt. Nu, ne pēdējo. Jā. Cik sen spēlēt padal? Pat 2 gadi būs. Kā jūs gatavojaties šim turnīram? Kāpēc spēlējām? Vakardien spēlējām. Līdz 11. vakarā. Nu, pirmais jautājums. Cik sen jūs spēlējat padalu? Pusotru gadu. 2 gadi. Kādas emocijas pēc pēdējās spēles? Ļoti labi, jāgatavojas nākamajai spēlē. Cik reizes tu kliedzi mana, un tā arī nepaņēmi nevienu bumbiņu? Tā nebija šoreiz, bet gadās. Bija. Viena reize tu paņēmi un iesiti tīkā. Bija. Ja būtu nepieciešams izdomāt nosaukumu jūsu komandai, kāds tas būtu? Lāčuki, plaučuki. Paldies. Nē, nāc. Pastāstiet, cik sen jūs spēlējat padalu? Es 3 mēnešus. Pusgadu. Kādas emocijas pēc pēdējās spēles? Nu, žēl, ka nevinējām, ļoti labi uzsākam, bet, diemžēl, beigās daudz kļūdas bija, tāpēc arī pakasam. Jā. Ja būtu nepieciešams izdomāt jūsu komandas nosaukumu, kāds tas būtu? Davinam uzvaras. Izvēlies vienu dāvaniņu. Brillēm, Fiberīts, lai tev vienmēr ir tīras brilles. Paldies liels. Kādas jums ir sajūtas pēc pēdējās spēles? Ļoti enerģiski, jā. Turpinam aktīvi spēlēt. Kā jūs gatavojaties tieši šim turnīram? Tieši nekā. Nu, pirms tam izrunājām, kurš vairāk uzņemās iniciatīvu un tā arī turpināt. Kāds būtu jūsu komandas nosaukums? Melnā pantēra. Melnā pantēra, tieši tā. Kādas jums ir sajūtas pēc pēdējās spēles? Bija ļoti laba spēle, bet tomēr Jā, zaudējām. Kā jūs gatavojaties šim turnīram? Laicīgi gulēt, laicīgi. Cik reizes spēles laikā tu kliedzi mana un nemaz nepieskaries tai bumbai? viena. Nevienu. Jā. Pēdējais jautājums. Komandas nosaukums? Turbo vinneri. Vineriem būs dāvana no Greenway. Tas būs anti-age krēms skaistām rociņām. Noderēt. Tieši tā.